Šīs vasarskolas tēma ir stāsts. Stāstīšana, ieklausīšanās, jo stāsts ir ne tikai par sociālo darbu, stāsts ir par to, kā mēs ieraugam klientu, kā mēs ieklausamies klientā, ko mēs sadzirdam. Stāsts ir vispār cilvēku kaut kāda pamatveids, kā viņi spēj iepazīties, uzzināt. Stāsts ir ļoti personīgs. Tu vienmēr stāstot stāstu spēj asociēties ar to, par ko ir stāsts. Tu sāc domāt, kā tu rīkotos šajā veidā, un tajā brīdī tā vairs nav vienkārši plika informācija. Tajā brīdī jau tā ir pieredze. Un noteikti arī atgādināt par kaut kādām pamatvērtībām, kas varbūt ikdienā aizmirstas, tad, kad tu neklausies citu cilvēku stāstus un nestāsti savēju. Kā režisors Dzintars Drēbergs arī stāstīja, lai tu tiešām līdz dziļumam izprastu cilvēku stāstu, tev ļoti jāiedziļinās, tev ļoti jāpēta, tev ir jārok dziļumā, un tikai tā tu vari tā pa īstam saprast, kas slēpjas aiz tā stāsta, kādas tās vērtības, attieksmes, kāpēc viņas ir tieši tādas, kādas viņas ir. Tā ir tā kā ķēdīte, es saredzu, es saklausu, bet manī ir šī vēlme saredzēt un saklausīt, jo te ir atkal tas, kā mēs šodien ar grupu runājām, mana dziļākā attieksme pret to, ko es redzu un dzirdu. Un tu varbūt pasaki kaut ko tādu, ko es kā cilvēks nevaru akceptēt arī kā, man ir grūti, ja? Bet tad atkal mana spēja, mana prasme pārkāp pāri, jo šī cilvēciskā pieņemšana ļoti ir saistīta ar profesionālām robežām. Vispār vasaras skola kā tāda, tas sociālam darbiniekam ir ļoti nozīmīga, jo mēs ikdienā veicam ļoti smagu darbu, un būt ārā mazliet tā kā iegūt šo restartu, šis ir tik ļoti nepieciešams. Un arī šodienas ar mīļmantiņām, ka tu redzi, cik mēs īstenībā esam dažādas, un kad katra lieta katram kaut ko nozīmē, un kad caur to mīļlietiņu viņš iznes arī sevi, to savu īpašību atrod. Un es došos mājās šo garo ceļu ļoti tāda apgarota un dzīvelīga, tāda dzirksteļojoša. Mums katram laiku pa laikam ir vajadzīga iedvesma, un mēs gribētu, lai dalībnieki paņem līdzi to sajūtu, ka viņi paši ir kādam iedvesmas avots, ka viņi kopā sanākot var kļūt viens otram par iedvesmas avotu, un tālāk ar šo sajūtu viņi var tādu labu noskaņu, atmosfēru un iedvesmu dot arī saviem klientiem.